Man sanāca uztaisīt gaismas apli vakar, un es par to priecājos. Opši mēs atnācām vakar, visi kopā. Bijām 8 cilvēki plus viens bēbis, kas bija vēderā. Un tas bija jautri. Tik pozitīvs pasākums, man šodien visu dienu vēl galva kaut kur peld. Un man tik viegli dabūt to frekvenci raukšā. To pozitīvo, to skaisto, laimes frekvenci. Tātad pastāstīšu, ko mēs vakar tur darījām. Tātad mēs sagājām visi kopā ap 6 un apsēdējām aplī. Un sākām runāties. Pirmā kārtām baigi interesanti bija tas, ka bija nolas vidus sveici. Un man likās baigi forši sēdēt, visi apkārt ap sveici un runāsimies. Tā, visus cilvēkus es šeit esmu anonimizējis, jo nezinu, vai viņi grib, lai par viņiem šeit runā. Tātad, visi anonimizēti cilvēki bija ar mani. Vidū bija sveice. Viens cilvēks saka, ka viņš redzēja, ka šeit vidū tieši būs sveice, un viņam bija tāda baigā sajūta, ka sveice šeit tiešām vidū nevajag. Jo, ja mēs šeit vidū taisīsim bumbu, tad tā bumba uzlīs visu sveices, un tā sveice to bumbu sadedzinās, un tas nebūs labi. Un es domāju, bet tā ir tik ģeniāla ideja. Un, kad vai bumbu paliksim tur, sveici paliksim tur, kur tās bumbas nav, uz galda, lai viņi netraucē. Pa vidu, lai mūsu tukšums. Baiglām. Jo man ļoti patīk, kā aplī cilvēki iesaistās. Katram ir savs redzējums, katram ir nāk savas atklāsmes. Un aplī ideja ir tāda, ka tas visu laiku dinamisks, katrs dod savu redzējumu, un mēs viņu bīdam dabiskā veidā, harmoniskā veidā, tā, lai viņš sabalansēts ar esošiem cilvēkiem šeit iekšā. Tāks, tad mēs sākam runāties. Mēs, tā kā sākot, es sāku pastāstīt par sevi, un tad visi papli pretēji pulkstenēta virzienam gāja un stāstīja katrs par sevi. Tas bija baigi interesanti, katrs savās atklāsmes, katrs savu redzējumu. Mēs tur daudz nepazinām, tā kā bija daži, kur bija savā starpā pazīstami, un bija daudz, kur tur viens otru nekad nebija redzējuši. Viņi bija baigi interesanti paklausties tās visas jaunās lietas, visas jaunās skatījumus. Katram tiešām ļoti unikāls skatījums uz dzīvi. Tātad gājām, runājāmies, viss kārtībā. Kamēr visi izrunājās, es sāku saprast lietas, ka vienam cilvēkam šeit ir baigi karsta enerģija, tāda riktīgi silta enerģija. Otram tāda riktīgi augstā enerģija. Un tā kā tas nav domāts, ka siltā labāk prauksta vai kaut kā tādā veidā, augstā bija ļoti harmoniski, ļoti skaisti, ļoti vērtīgi, un tā vienkārši cilvēkiem ir. Dažiem ir siltā, dažiem ir augstā. Un es skatos, ka viņi baigi dabīgi tā sasādušies, ka vienā pusē apļi ir siltā un diametrāli pretējā pusē ir augstā. Un es saku, Dievs, tas tik forši, tas tik labi noskaņu tam visam rada. Lūk, tad viss stāstīja. Pēc kāda laika atnāca vēl viens cilvēks. Es viņam tā prāsu. Kā tev liekas, kur šajā aplīti justos visērtāk? Viņš domā. Paņem tuvāko vietu, kas viņam atrodas. Es saku, labi, davai. Tad viņš sāk stāstīt par sevi. Un kā viņš stāsta, tā kā es jūtu, ka aplis ir transformējies. Aplis pabīdījās tā, lai viņš tur varētu ielīst iekšā. Un es jūtu, ka vairāk nav tas, kas bija iepriekš. Tas karstais augstais, viņš nebija diametrāli pretēji vairāk tā kā iepriekš. Un arī tā cilvēku sastarpējās enerģijas, viņas nebija tik sadarīgas tā kā iepriekš. Un es skatos, kā mēs varam forši patransformēt visu. Sapratu, davai cilvēks atnāca tikko, viņam jānostājas tajā pusē. Tākārt tie, kas atrodas pretī, tiem vajag samanīties vietām. Un vajag sakārtot atpakaļ, kad augstais pilnīgi pretēji karstiem. Tad viss tā sakārtoja un redzēs, tagad ir mieres, tagad viss kārtībā. Jā. Tad visi līdz galam izrunāja visas lietas. Baigi interesanti, ka tās atklāsmes ļoti līdzīgas tāds bija. Un kamēr runā cilvēki, tās telpas piepildās vairāk ar to silto enerģiju, ar to gaismu, ar to sirsnību. Un katrs tiešām es redzu, ka viņš runā no sirds, runā no atklātības. Un es redzu, ka cilvēkiem tā gribas runāt ar sajūtu, ka viņi varētu runāt bezgalīgi. Bet, jāvirs visus priekš, tāpēc nākšais aplī. Labi, parunājām. Uztaisījām tā kafijas pauzi. Tad sākām meditāciju. Meditācijas mērķis ir visiem saskaņoties, visiem uziet, pacelt frekvences, uziet gaismas līmenī. Šī meditācija man arī atnāca ļoti interesanta veidā. Tā kā es centos saprast, es sajūtu šo gaismas apjīdēju, tā kā centos sajust, kāda būtu atbilstoša meditācija tam visam. Un tāda atklāsme atnāca, ka šī tāds salikums baigi labies kopā. Tad arī es to vizualizāciju sāku stāstīt. Tātad pamatoma tāda, kad mēs no sākuma ar
piezemējamies, no kājām iet laukā saknes, iet dzīdzīši zemē, visu negatīvo, kas nāks, mēs varēsim forši novadīt. Mēs aktivizējam šeit šo sirds centru, lai mēs varētu sazināties, tā kā izveidot saiknes dzīvās ar aplī esošiem cilvēkiem, un mēs pavaram vaļā šo kanālu. Tas tā kā mēs pieslēdzamies vismam, tā kā čuls, tā kā tāds savienojums, saspāršam kaut kādās kontaktdakšās. Tas ir viens. Tālāk, šeit un tagad mēs panākam to, kad mēs izējam laukā no frekvences, kur mums ir visas tās skumjās, tās drūmās, tās nepatīkamās lietas, lai mēs varētu viegli pazelties augšā un pieslēgties gaismai. Nu, lūk, mēs izdarījām, nofokusējamies šeit un tagad. Šeit tagad bija interesanti. Zin kā, lai nonāktu šeit, vingrinājums bija tāds, ka tu atrodi tā kā vertikālu līniju šeit, tu atrodi horizontālu līniju šeit, tā kā savu vidus centru, un tu atrodi tā kā plakona līniju šādā veidā. Tad no tām 3 asīm atrod to punktu, un tad tu fokusējies tajā punktā, ka tu esi tajā punktā. Un tādā veidā ļoti viegli tā kā nebūt nekur citur. Un viens dalībnieks vēlāk saka, ka viņš sev jūt kā tādu interesantu dzirksteli, kas vienkārši lido gaisā. Viņš domā, kur ir mana horizontālā asa, kur man vertikālā asa? Neko nevarēja saprast, jo tas cilvēks vairs neredzēja sevi kā ķermeni. Un tad viņi izdomāja, ka kaut kur vienkārši, kaut kur sajūtīs sevi. Nu, labi, viss kārtībā. Labi, tad nocentrējamies viss kārtībā. Tālāk vizualizāciju. Mēs atrodamies okeāna apakšā, un mēs atrodamies gaismas okeānā. Un mēs visu laiku ar katru ielpu, ar katru izelpu, mēs elpojam iekšā šo gaismu, un mēs izelpojam visu smago, visu tumšo vienkārši zemē, un novadam dziļi pa saknēm lejā. Un tas baigi labi sanāca. Elpojam, paceļamies gaisā. Vienā brīdī mēs paceļamies virs ūdens. Galva paceļās virs ūdens, ķermenis paceļas virs ūdens, un mēs esam gaisā. Un gaiss ir atklāsmes zona, kur mēs varam redzēt daudz vairāk. Mēs redzam horizontu, mēs redzam dažādas krāsas, dažādas enerģijas, mēs varam viens otru redzēt. Tad tur mēs kādu laiku pāresam, viss smagākās domas jau palikušas ūdenī, un pēc kāda laika mēs elpojam tālāk šo gaisu jau tagad, šo smalkāko gaisu, un tad mēs ceļamies augstāk, un mēs tur nonākam kosmosā. Un kosmos savukārt ir vieta, kur mēs kļūstam vienoti, mēs kļūstam viens vesels. Visa šī tā kā nodalītība, viņa kļūst tik smaga, viņa paliek tajā gaisa līmenī, bet tajā augšā mēs esam pilnīgi visi. Mēs esam kosmos, mēs esam zvaigznes, mēs esam visums, mēs esam viļņi, mēs esam visu, ko vien var iedomāties, ko nevar iedomāties, kas ir, kas nav, kas būs, kas bijis, kas nebūs. Nu, lūk, tad mēs uzējam augšā šajā līmenī, un kādu laiku šeit pārsam, ieelpojam to visu iekšā, un pēc tam mēs dodamies atpakaļ caur šim debesīm, caur šo okeānu uz ķermeni, un vienkārši, bet mēs to visu esību ņemam līdzi sev. Un tad mēs pēc kāda laika esam nonākuši atpakaļ šajā ķermenī, mēs atveram acis, un mēs esam šīs pilnības, šis visums. Un tālāk mēs taisījām, pirms tālāk pastāstīšu uzreiz, kādas cilvēkam reakcijas par to bija. Pirmkārt, baigi interesanti bija, ka katram bija savs temps, kādā tas nonāk tajā augšā. Piemēram, viens cilvēks saka, ka kā mēs sākām meditāciju, tajā viņš jau uzlido pašā kosmosā. Citam cilvēkam bija tā, ka kā mēs ejam, teiksim, pa šīm ūdens slāņiem, tā viņa liekas, ok, es jau lienu laukā virs ūdens, bet tad viņš ir tālāk vadītajā meditācijā, ka mēs vēl pagaidām esam zem ūdens, un viņš domā, ok, ka palīdīšu apakšā ūdens, gaidīšu, kā varētu līdz laukā. Un, tad beigās, kā es tur pateicu, kad tagad mēs izlienam virs ūdens, tā viņš tā, cik forši, beidzot, es varu līdz laukā. Nu jā. Citiem savukārt bija tā, ka viņiem tas ātrums bija pārāk ātrs, teiksim, viņiem visā kaut kāda smaguma, kaut kāda bloka iekšā, un, teiksim tā, it kā cilvēks cēlās lēnāk, un viņš tā kā redz to ūdens virsmu, viņš jau tā kā, it kā pēc tā runāšanas tur jau būtu jālēj laukā, bet viņam te bloka vēl tur lejā. Bet tā bija tā, ka mēs visi bijām barā, visi bijām riņķī, mēs visi vienot ceļamies virs ūdens, un tad viņš skatās, ko es tur sēdēšu tie ūdeņi, ja viss tālāk, davai iešu līdzi. Tad bija tāds vajag interesants efekts, ka mēs tā kā pavēlakam viņu augšā, kad, tas, kuram grūtāk, tam bišku piepalīdzam. Nu, lūk, jā.
Labi, tad mēs tagad visi esam šīs visums, mēs esam šī pilnība, mēs esam šī gaisma. Ja jūs zināt, kā staroja laukā, tas apuzēkties, viss bija tik gaiši, tik sirsnīgs, tik skaists. Tālāk mēs sākām bumbas vizualizāciju. Tātad rekur ir aplis pašā vidū, un mēs visi kopīgi vizualizējam šeit šo gaismas bumbu, šo gaismas esības iemiesojumu. Un mums kopīgi rodas šī bumba. Un kā mēs to bumbu sākām taisīt, es reiz redzu tās enerģijas. Vidū parādās tāds, ka bišķi tāda gaisma pulsē, tā gaišāk, tumšāk. Un man tās prieks, kad viss tik skaisti sanāk. Tā gaisma pulsē, mēs to enerģiju taisam. Tad mēs sākām pēc kārtas šo gaismas bumbu laist virsū cilvēkiem. Attiecīgi mēs uzliekam vienam cilvēkam, un tad es tur pastāstīju dažas gaišas lietas par to cilvēku. Visi pieslēdzās, un es redzu, kā tā bumba uziet virsū tam cilvēkam, tā viņš staro, viņš smaida, viņš vienkārši viņam aura paplašanās, viņi visi staro. Un es redzu viņu tā kā būtību, un es redzu viņas skaistās īpašības, kā viņas palielinās, kā viņas izplašās, kā viņas kļūst sirsnīgākas. Un mēs tā pēc kārtas laižam te vienam cilvēkam, otram cilvēkam, trešam cilvēkam, un tik labi var redzēt tiešām, jo jūtīgāks cilvēks, jo vairāk redzēt, kā viņš smaida, kā viņš atlauks, kā viņš sirsnīgs paliek. Baigi interesanti bija man pašam to bumbu laist virsū. Es esmu vadītājs, es vienkārši stāstu, kur tā bumba iet. Es saku, tagad laižam bumbu virsū Andrim. Tad es teicu, labas lietas par Andri. Visi skatās un mani sūta man pozitīvas emocijas. Un nāk, Dievs, tās emocijas, tās sajūtas, tik gaišas, tas viss apkārt virmo, šeit ausīs tāda skaņa, tu jūti kā ap galvu tāda brīvība, tu jūti kā viss ķermenis tā kā tāda mikromasāža notiek, kur katra šūna, viņi kļūst dzīvības pilna, viņi kļūst tā kā tāda, viņi saņem uz savu enerģiju, jūtu tādu dziedniecību, tādu svaigumu, tādu pilnību, tādu skaistumu. Un man cilvēks arī pēc tam teica, kurš pretī tur sēdēja, ka man tā aura tik skaisti izplatās. Un tās prieks tik labi varēja just to bumbas efektu. Un pēc kāda brīža tā bumba manas labija, tad bumba virzās tālāk. Tad varēja just, vai ir bumba, nav bumba. Tik labi, tik dzīvi to visu var saist. Tālāk, bumba aiziet tālāk. Tur bija arī gadījumi, kur cilvēkiem bija dažādi bloki. Un tad bija tā, ka cilvēks vairs nesēdēja, nebija tā, ka viņš sēdēja un tagad izbaudīja to visu. Viņš jau stāv kājās, viņš kaut kā mazliet tur rūc, kaut kādas skaņas tur nāk laukā, kaut kādas kustības, kaut kāds saspringums. Var rīktīgi just, ka tā enerģija viņa tos tā kā, teiksim tā, dod pa ķermeni, tā kā ķermenim grūti ar to visu tik galā. Vai kustēties, kaut kādi muskuļi saspringst. Tas bija, tas bija pirmkārt cilvēkiem, kas ar to, kad mēs runājam par cilvēkiem, saka, ka viņiem tik labi sajūtas un tik interesanti bija, bet tajā pašā laikā bija tāda arī īpatnēja sajūta. Piemēram, cilvēkiem bija tā, ka viena puse man cēlās augšā, tik viegli un skaista, otra puse savukārt bija smaga, un viņi tā kā tāds svins, tā laiž lejā. Un tad mēs sapratām to, ka ļoti svarīgi, kurā vietā šis cilvēks atrodas. Un, teiksim, ja atrodas divi cilvēki ar emocionāliem blokiem iekšā, divi cilvēki blakus šajā riņķī, kur ir emocionāli bloki, tad būs tā, ka no vienas puses viņi cels augšā šīs enerģijas tajā brīdī, kad viņš šajā bumbā, no otras puses viņa turēs uz leju. Un vērtīga nākušā aplī zināšu to, ka par blokiem divas cilvēki nevar likt blakus, vajag pa starpu likt teiksim tā, cilvēku, kurš vairāk tic vaļā no saviem blokiem, jo tas tā kā tā šahlaukums sanāks. Tad būs ļoti, ļoti tā kā skaistāk un vieglāk tā iešana uz augšu. Lūk. Tad mēs izgājām cauri visiem ar šo bumbu, un tad to bumbu atkal nolaižam vidū, koncentrējam. Tad mēs šo bumbu palaižam apkārt visiem šiem apļu dalībniekiem. Un es jau jūtu, kā tā bumba nāk un cik skaisti. Tad mēs to bumbu iegriezām. Visi vienoti pa šo apli. Dievs, man jau tagad atroties, kā tā sajūtas bija, un tas virums nāk pāri mugurē. Mēs to apli tā iegriezam. Un vienkārši cik fantastisks sajūtas. Tu jūti, kā tā enerģija plūst. Un viss tā staro. Tālāk bija... Mēs tālāk jau šo bumbu izplatām pa visu istabu, meditējam. Tālāk mēs šo bumbu izplatām pa visu māju un meditējam uz to. Vienkārši devām visu savu gaismu, visu savu sirsnību šai mājai. Es to daru acīm ciet, un kā es to visu izplēšu, es redzu, ka Dievs māja, es redzu to struktūru, es redzu to kontūru,
es tādas lietas, nu, teiksim, ja es tagad sēžu mājās, to man cenšos iedomāties. Viņi nav tik spilgti, viņi nav tik koši, bet tā kā mēs bijām saslēgušies jau tajā aplī, es redzu, kā tā māja staro, es redzu, kā tā māja, tā kā es tās kontūrus labāk redzu, es varu to māju tā kā vizuāli 3D griezt no dažādām, grozīt no dažādām pusēm, un tas bija, jā, tik superīgi. Labi, māja paliek gaiši, tāpēc kādu laiku mēs pieslēdzamies Rīgai. Visu Rīgu mēs padarām gaišu un sirsnīgu. Tā kā mēs laižam savu starojumu. Visi, kas vēl šo starojumu saņemt, var saņemt. Tālāk mēs šo starojumu laidām Latvijai. Tālāk mēs šo starojumu laidām visai pasaulē. Un pēc tam mēs šo starojumu laidām visam visumam. Un Dievs, ir tik skaisti sajūta, kad visam visumam mēs aizlaid šo gaismu. Tur ir tā, ka reāli tev sajūta, ka neviens tev nevēl ļaunu, neviens tev nevar apdraudēt un negrib apdraudēt. Sajūta, ka visi ar tevi grib draudzēties, un kad pasaulē tu jūs tā kā, tu esi pilnīgi imūns pret šīm negatīvām enerģijām, pilnīgi imūns pret šīm kaut kādām tumšām domām. Vienkārši tu redzi gaismu, tu redzi pasauli kā gaismu, un tu staro laukā gaismu, un tas man tās prieks to visu bija piedzīvot. Un cilvēki, kuri to piedzīvo, viņi saka, tādas fenomenālas sajūtas. Ilgu laiku pēc šā viss tur bija klusums, vienkārši prasa no cilvēka, kāds ir sajūtas. Un vienkārši klusums, un cilvēki nerunā. Vienkārši gribēju palikt tajā ekstāzes fāzē. Tik dažādas pieredzes tur runāja. Lūk, pēc tam mēs kārtīgi runājām par visām tām. Kaķis suns kaut ko sargā. Runājam katrs par savām pieredzēm.